Es esmu Vilnis Dzērve, medicīnas doktors, Latvijas Universitātes kardioloģijas institūta vadošais pētnieks. Ja mēs principā runājam par šo problēmu, ko sauc par sirds un asinsvadu slimībām, cilvēki, kam ir bijuši jau notikumi, mums ir tagad arī tāds ļoti labs pētījums, Eiropas līmeņa pētījums, kurā mēs piedalāmies, un mēs varam redzēt, ka tie, kam ir jau bijis notikums, pīpē apmēram līdz 20%. Tad katrs 5. ir miokarda infarktu, piemēram. Ja viņš agrāk bija pīpējis, turpina pīpēt, tad 4 ir atmetuši, bet 5. turpina pīpēt. Mēs neatšķiramies neko daudz no citas Eiropas. Mēs neesam unikāli. Tā nav tikai mūsu problēma, tā ir visas Eiropas, visas rietumu problēmas, kurā liecina par to, ka šeit, par šo faktoru runājot, ir galvenais motivācija. Kā motivēt cilvēku to izdarīt? Mums arī tāds pētījums par riska faktoriem, tādā kopīgā, tas saucamais šķērsgriezuma pētījums, kas tika izdarīts 5 gadus atpakaļ. Un tas arī rāda, ka riska faktoru skaits vienam cilvēkam, manis uzskaitīto to 6 riska faktoru, daudzums vienam cilvēkam 50, 60 gadu vecumā vīriešiem pārsniedz 3,5. Iedomājieties, katram 3,5 riska faktors. Sievietēm mazliet zemāk, bet interesanti, ka vecumā pēc 60 gadiem šis riska faktors skaits samazinās vīriešiem. Galvenokārt uz smēķēšanas, atmešanas lietām. Tad motivācija parādās tikai tādā vecumā, un tad, kad ir jau kaut kas bijis. Jo, kā jau es teicu, no 5 infarktiem 4 atmet, vai ne? Bet viens tomēr vēl paliek.